Jauna darba nedēļa Madonas novada mājsaimniecībās sākusies ar pilnībā atjaunotu elektrības padevi. Strāvu atjaunot arī zemsprieguma līnijās, informē Latvenergo pārstāvji. Un kaut arī krīzes kulminācija ir aiz muguras, ir pienācis laiks izdarīt secinājumus. To dara ne tikai Latvenergo ietvaros, bet arī visas valsts mērogā. Lai izvērtētu situāciju elektroapgādes jomā, Aiviekstē notika ekonomikas ministra un Latvenergo vadības tikšanās. Sanāksmē piedalījās arī Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters. Pašvaldības kontakts ar Latvenergo sadalas tīkliem ir ļoti labā līmenī organizēts. Tā ir mūsu iepriekšējo krīžu rezultāts, kad mēs atradām, kādā veidā komunicēt, un visiem atbildīgiem cilvēkiem ir konkrētie sakaru kontakti, telefonu numuri, protams, ja sakari darbojās. Pēc detalizētas iepazīšanās ar rīcību krīzes situācijā, kā galveno trūkumu amatpersonas norādīja komunikācijas un sakaru problēmu, tāpēc jāatrisina mobīlo sakaru torņu darbības nepārtrauktība arī krīzes situācijās. Ļoti liela problēma, kad nav piegādes, bet vēl lielāka problēma, kad pārtrūks sakari. Es domāju, ka galvenokārt šis secinājums tiešām ir pamatoti. Protams, kas svarīgāks, manuprāt, nevis priecāties par to, kas ir bijis labi, bet izdarīt secinājumus no tā, kur ir bijušas kļūdas. Un kļūdas ir bijušas, tas ir jāatzīst, kļūdas galvenokārt tiešām sabiedrības apzināšanā, precīzā informācijas sniegšanā laikā un ar noteikti informācijas apjomu, ko cilvēki vēlas zināt. Darbi līnijās joprojām turpinās. Lai atbrīvotu elektroapgādes līnijas no potenciāli bīstamajiem kokiem, Latvenergo vadītājs aicināja valdību saglabāt izsludināto ārkārtas situāciju vēl šonedēļ. Tas atvieglotu formalitātes, kas saistītas ar traucējošo koku novākšanu. Katram ir savs intereses, tie paši meža izstrādātāji, protams, ka viņi vēlas pelnīt ar saviem dārgajiem harvesteriem, viņus nebojāt. Un te arī, principā, 1, 2, 3, 4 dienas pagāja, kamēr šīs intereses tika salāgotas, lai gan Latvenergo, protams, no pirmās dienas viņiem bija uzdevums slēgt līgumus ar visiem, protams, par saprātīgu cenu, un no šobrīd tas notiek. Jāsaprot, ka tā ir dabas stihija, kas ir plosījusies, un, diemžēl, praksa jau dzīve pierāda, kad pat piesaistot milzīgi lielu strādājošo skaitu elektrolīniju atjaunošanā, un šodien tas ir vairāk kā 1000 cilvēku. Mēs netiekam ļoti ātros tempos uz priekšu, jo sapostīti ir vairāki 1000 kilometru elektrolīniju. Sanāksmes gaitā arvien biežāk izskanēja priekšlikums par izmaiņām normatīvajos aktos, jo īpaši nosakot ar likumu meža īpašniekiem kārtībā uzturēt joslas ap elektrolīnijām. Problēmas, kas mūs varbūt tās vājā ilgākus gadus galvenokārt saistītas ar aizsargjoslu platumu, ar aizsargjoslu noteikumiem un likumu par aizsargjoslām, kur mēs vēlētos vismaz 110 kV līniju daļā paplašināt aizsargjoslas. Par krīzes seku kompensēšanu pašvaldībām valdība lems šonedēļ, izvērtējot pašvaldību iesniegtos pieprasījumus.